jo vietējā vara ir attālinājusies no iedzīvotāju, un tas ir Liepāja Bernāta veloceliņš. Un mana tā iesaiste ir ne tikai projekta saskaņošanā. Šis apvedceļš, kurš novirzītu smagā transporta plūsmu, kas iet cauri Liepāju šobrīd, lai tas būtu apkārt ezeram. Skola paliek ar valsts finansējumu vidusskolas posmam. Nauda tajā laikā tika sadalīta politiski. Mēs netikām ne pie stadiona Nīcā, ne pie bērndārza Liepājā. Nevienmēr deputāts ir gudrāks par cilvēku iedzīvotāju kopumu, ka sabiedrība ir jāiesaist un arī šajos lēmumu pieņemšanas procesos. Ne tikai vienreiz 4 gados, bet arī biežāk. Šobrīd ar vienu pludmales laukumu manēžā ir stipri par maz. Medaļas ir, un ja jāsaka, ja tā pavisam godīgi, tad pagājušajā gadā arī izdevās iegūt čempionu titulu tādam nedaudz jau pieredzējušam politiķim savos 36 gados. Čau, Raivi! Čau, Kaspar! Prieks tev redzēt. Apusēji. Nāc piesēdi. Nu ko, ar tevi arī mazliet parunāsim. Runājam. Aiziet. Runājam. Ar prieku. Aiziet. Tu esi strādājis Nīcas pašvaldībā. Pēc tam Dienvidkurzemes novadā. Šobrīd strādā Dienvidkurzemes novada domē. Tagad Liepājas pašvaldība. Kāpēc tāda izvēle? Nesaki hop, pirms neesi pateicis hip-hop. Jā. Tas pirmkārt. Bet galvenais iemesls, protams, ir ģimene. Jo, kā jau cilvēki to mēdz darīt, cilvēki dibina ģimenes, un tā kā mana sieva ir Liepainiece, tas mūsu ģimenes kopsapulces lēmums bija šobrīd dzīvot Liepājā un audzināt mūsu bērnus šeit. Bet, lai piemestu tādu politisko uguntiņu tam stāstam, tas nav, protams, galvenais iemesls, bet es teiktu, ka vēl viens no iemesliem ir tas, un tas būtu tāds žests, ka administratīva teritoriālā reforma īsti līdz galam nav izdevusies. Jā. Jo tie mērķi, par ko tika runāts pirms tā 2021. Gada, īsti sasniegti nav. Nav mums labāka pakalpojumu kvalitāte. Ir pat pakalpojumi, kas ir zuduši. Piemēram, mūža izglītība, pieaugušo izglītība novadā, vai ir arī vēl viens no mērķiem bija, kas tika teikts, ka tiks samazināta administratīvie resursi vai atalgojuma daļa. Tā ir tikai pieaugusi. Tika runāts arī par to, ka nomales varbūt nepaliks pa nomalēm. Jā. Es teiktu, ka nomales tiešām šobrīd ir palikušas par nomalēm. Arvien vairāk, jo vietējā vara ir attālinājusies no iedzīvotāju, un tas iedzīvotājiem sāp visvairāk. Tā kā ir ļoti daudz lietu, par kurām var runāt, ka tie mērķi nav sasniegti. Tāpēc, tas būtu tāds žests, kāpēc arī no Dienvidkurzemes pašvaldības šobrīd dodos uz kandidēju Liepājas pašvaldības vēlēšanās. Tas nozīmē, ka Dienvidkurzemē tu saskatīji, tad ir pārāk daudz problēmas, un tāpēc tagad tu pārcelies uz Liepāju, jo mazliet vienkāršāk šeit būs strādāt. Nē, negluži tā noteikti nav. Es domāju, ka jebkurā pašvaldībā ir savi izaicinājumi, jebkurā pašvaldībā ir savas iespējas, bet es saku, galvenais iemesls ir tas, ka tas ir ģimenes lēmums, un kā ar ģimeni un ar bērnu un sievu šobrīd dzīvojam Liepājā, un manuprāt, ir jāattīsta un jādod tā sava ārtava vietā, kurā tu pašlaik dzīvo. Un šajā brīdī es dzīvoju Liepājā, un es redzu lietas, ko var palīdzēt darīt, lai tieši ģimenēm būtu pateicīgāka dzīves vide un iespējas. Jā. Ļoti labi. Un tagad, kad tu esi mazliet pastāstījis šo iemeslu pārnākšanai vai vēlmei kandidēt Liepājā, tad mazliet pastāst par to, kādi ir tie darbi, ko tu esi paveicis, un tad arī tīri simboliski no Nīcas tu nāc uz Liepāju, un šobrīd tas, ko mēs varam redzēt ļoti spilgti, katrs, kas brauc pa šo ceļu, ir veloceliņš no Bernātiem līdz Liepājai. Pastāstīja savu ieguldījumu, vai bija tāds, un kā tas tapa un veidojās? Jā. Es teiktu, taisnības labad jau jāsaka, ka tas ir Latvijas valsts ceļu projekts.
Bet, lai līdz tam nonāktu, manuprāt, šeit ir svarīgi pieminēt arī to starpinstitūciju sadarbību starp ministrijām, starp Latvijas valsts ceļiem un arī starp pašvaldībām, kas ir Dienvidkurzemes novada pašvaldība un Liepājas valstspilsētas pašvaldība. Jo Liepājas valstspilsētas pašvaldība lēma, ka ir jāpagarina savā robežā veloceliņš līdz Liepāja Bernāta veloceliņa sākumam. Jā. Un lai līdz tam posmam vispār nonāktu līdz veloceliņam kā tādam, veloceliņš agrāk jau Nīcas novada attīstības plānos tika minēts vairāk kārt. Es domāju, ka arī pašvaldība ir ieguldījusi pietiekoši daudz investīcijas un līdzekļus, lai attīstītu Bernātus, lai nosvaltētu ceļu, lai tur būtu autostāvvietas, lai tur būtu laipa uz jūru, arī ar pieeju cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, lai tur būtu dabas takas, un tas tiešām ir pievilcīgs galamērķis. Un, protams, arī uzņēmējiem, jo tur ir atvērta kafejnīca Dzintariņš, kas ir arī tāds turisma galamērķis populārs ne tikai liepājniekiem, bet arī ārpus mūsu novada un pilsētas robežām. Tā kā tas viss kopā saliekoties, manuprāt, rezultējās tajā labajā projektā, kas ir Liepāja Bernāta veloceliņš. Un mana tā iesaiste ir ne tikai projekta saskaņošanā, kas ir, ka pašvaldībām būtu jāsaskaņo, bet arī tas, ka bija tieši sarunas ar cilvēkiem, lai pārliecinātu par šī veloceliņa vajadzības. Tas, ka būvvalde un teritorijas plānotājs strādāja pie zemes ierīcības projektiem, tas arī fakts, bet bija cilvēki, kas bija jāpārliecina, ka tiešām šāda vajadzība ir un ka šis veloceliņš kalpos un, kā mēs redzam, tas tiek izmantots gan velosipēdisti izmanto, gan skrituļslidotāji, gan gājēji ar bērnu ratiņiem un tā tālāk. Ļoti vērtīgs projekts, un es ļoti ceru, ka tiks realizēta arī otrā kārta, kas ir no Bernātiem līdz Nīcai. Tas būtu lieliski. Pagarināt šo te ceļu, un tad pieeja arī šāda veida pieeja būtu mums iespējama arī līdz pat Nīcai. Jā. Un vēl tālāk, līdz pat Lietuvai, jo tad mēs pa veloceliņu varētu aizbraukt pat līdz Klaipēdai. Tas būtu pavisam lieliski, ko ne? Kāpēc ne? Tieši tā. Nu, ko esam tādā zīmīgā vietā, tad uz veloceliņa, kas šeit savieno Dienvidkurzemi ar Liepāju un pie Liepājas robežas, Raivi. Nu, kā ir? Tad tu pārnāc Liepāju? Lai man piedod nīcnieki, ka par šo veloceliņu es dodos uz Liepāju, bet tas noteikti manu saikni ar Nīcu un ar Dienvidkurzemi nesarauj, jo, kā mēs zinām, ļoti daudz pakalpojumus Dienvidkurzemnieki saņem Liepājā. Mēs varētu būt tas tilts, kas nodrošina šo pakalpojumu kvalitātes augšanu. Un plus vēl es arī palieku kā Latvijas reģiona apvienības Dienvidkurzemes nodaļas vadītājs. Un kas ir būtiski, ka mēs arī šogad Dienvidkurzemē esam savākuši spēcīgu komandu pēc šīm vēlēšanām. Un es varu vēlēt veiksmi Latvijas reģiona apvienības Dienvidkurzemes komandai, lai tur buru. Jā, tieši tā. Un te jau tu mazliet pieminēji par to, ka tā ir tāda arī sadarbība gan ar valstī, ar novadu un pastāst mazliet par sadarbību ar Liepāju un Dienvidkurzemi. Kādas ir šeit iespējas un ar tavu pieredzi tagad nākot no Dienvidkurzemes uz Liepāju, ir taču iespējas, tu redz arī kaut kādas sadarbības iespējas, un kā mēs varētu pilnveidoties un attīstīties kopā? Jā, protams, es domāju, ka pirmkārt jau mums ir kopīga attīstības programma. Tad to nosaka valsts likumdošana, MK ministra kabineta noteikumi, ka mums bija jāizstrādā kopīga attīstības programma. Mums ir kopīgs ilgspējīgs attīstības stratēģija līdz 2035. gadam. Rīcība investīcija plāna, kad mums ir katram savi, bet arī tur var atrast kopīgas iezīmes, kas ir būtisks, lai šī sinerģija starp Liepāju un Dienvidkurzemes novadu būtu. Jā. Noteikti ir jomas, kurās ir kopā jādarbojas, un tā ir izglītības joma. Kā jau minēju, ja mūža izglītība šobrīd Dienvidkurzemē nav, tad mēs izmantojam Liepājas sniegtās iespējas un pakalpojumus. Tad noteikti arī civilā aizsardzība, kur mums ir kopīgs civilās aizsardzības plāns. Noteikti nedrīkst nepieminēt arī mobilitātes plānu, kurš šobrīd ir tapšanas stadijā. Mobilitātes plāns, kurš ietver
gan dažādus transporta plūsmu pārskatus, gan sabiedriskā transporta pārskatu grafikus, mikromobilitātes, dažādus rīkus, mobilitātes punktus, jo, lai cilvēks var, teiksim, ar savu privāto transportu, vai tas būtu velospēds vai automašīna, aizbraukt līdz kādai konkrētai vietai, pārstāvēt citā transportā un tālāk veikt ceļu līdz savam galamērķim. Tā kā šis ir arī mums kopīgs projekts, un tad tur nav iesaistīts tikai Liepāja un Dienvidkurzeme, bet vēl 8 Eiropas valstis. Tā kā tas ir tāds starptautisks projekts un mobilitātes plāns tiešām, manuprāt, būs vērtīgs sadarbības punkts arī Liepājai un Dienvidkurzemei. Tagad tu pastāstīji šos te kopīgos plānus, bet vēl viena svarīga lieta, ko mēs varētu arī kopīgi droši vien veikt un iestāties par to, būtu apvadceļš, Liepājas apvadceļš caur Dienvidkurzemes novadu, tā teikt, lai varētu šo te intensīvo satiksmes plūsmu nomainīt un braukt. Tad tie arī ir kaut kādi jau senāki plāni, kas vēl līdz šim nav bijuši realizēti, bet vai tu redzi šeit iespēju šo stāstu paturpināt un izdarīt? Es domāju, ka tas ir pat ļoti vajadzīgs. Šis apvedceļš, kurš novirzītu smagā transporta plūsmu, kas iet caur Liepāju šobrīd, lai tas būtu apkārt ezeram, jeb šī brīža Nīca Otāņķa Grobiņa ceļš. Jā. Protams, ir jāvērtē, kā pieslēgties pie A9 šosejas, jo šobrīd tas ceļa posms iet caur Grobiņas pilsētu, vai tas būtu īsti pareizi. Starp citu, būs arī tikšanās mums teritorijas plānojuma izstrādes sakrā Dienvidkurzemē, vai skatīt varbūt citu variantu, vai laist caur Grobiņu. Tas ir ļoti, protams, diskutējams jautājums, bet es domāju, ka tieši sadarbojoties Liepājai un Dienvidkurzemes pašvaldībai, iesaistot ministrijas, satiksmes ministrijas, un es pat teiktu arī aizsardzības ministriju, jo tas ir būtībā arī drošības jautājums. Strateģisks objekts kaut kādā ziņā Liepājai noteikti arī. Jo Liepājā, kā mēs zinām, ir 2 tilti, par kuriem šķērsot tirdzniecības kanālu, un tālāk mēs varam tikai ar laivu. Ja tilti gadījumā kaut kas notiek tiltiem, tad mēs varam tikai ar laivu pāri ezeram vai pāri kanālam nokļūt. Tā kā tas ir arī strateģisks objekts drošībai, lai apbrauktu Liepāju. Un es domāju, ka jāiesaist arī aizsardzības ministrija un jāveido darba grupa, un tad šī ideja jānes tālāk, un labi nopamatojot, kas būtu pirmais jādara. Protams, valsts ceļiem būtu jānomaina šī ceļa status, jeb klase no vietējas nozīmes autoceļu uz reģionālas nozīmes autoceļu. Jo, kā jau zināms, finansējums tiek dalīts pēc klasēm. Un reģionālas klases ceļš noteikti būs prioritārāks nekā vietējas nozīmes ceļš. Tāpēc ar to būtu jāsāk. Tātad darba grupa, ceļa klases maiņa un pamatojums, protams, lai iegūtu finansējumu šim objektam. Šobrīd mēs esam uz brīnišķīga ceļa, bet viņš nav labā stāvoklī, viņš ir grāns ceļš, bet esam uz apvadceļa. Potenciālā Liepājas apvadceļa, un manuprāt, šis apvadceļš ir svarīgs ne tikai vietējiem iedzīvotājiem, ne tikai uzņēmējiem un ne tikai tiem, kas brauc apkārt Liepājai, bet arī Liepājai pašai, jo ja Liepāja grib sasniegt 2030. gadā šos zero emisijas mērķus, šos CO2 emisiju, kā klimata neitrāla pilsēta, tad noteikti smagais transports, kas šīs emisijas rada, būtu jānovirza apkārt Liepājai, lai smagās mašīnas nebrauktu cauri Liepājai. Tāpēc šis ir ļoti nozīmīgs un būtisks projekts, kas būtu jāvirza jau pašā sākuma stadijā. Tieši tā. Un vēl parunājot par darbiem, kurus esi veicis un kas ir izdevies arī saglabāt Nīcas vidusskolu. Varētu teikt, ka precīzi, bet es vairāk laikam tomēr teiktu, ka ir izdevies saglabāt valsts finansējumu vidusskolas posmam. Jo šajā gadījumā tālaik ministre virzīja šo reformu, ka vidusskolās ir jābūt vismaz 60 skolēniem vidusskolu posmā. Nīcas vidusskolai tas ir stabili ap 45 skolēniem. Tad mēs cīnījāmies, lai šajos ministru kabineta noteikumos 619 tiktu iekļaut Nīcas vidusskola
kā pieejamības skola, lai skolai varētu būt tikai, vajadzētu tikai 30 skolēnus vidusskolu posmā. Un līdz ar to mēs šobrīd Dienvidkurzemes novads esam atzīti par to, ka mēs esam optimizējuši savu skolu tīklu, un papildus mēs varam iegūt arī finansējumu šajos atvešļošanās un noturības mehānismu plāna finansējumu skolu infrastruktūras attīstībai. Tā kā tas ir tur sarežģīti, bet principā ir ieguvums gan skola paliek ar valsts finansējumu vidusskolas posmam, gan arī infrastruktūras sakārtošanai naudu mēs varēsim dabūt par to, kur tas tiks novirzīts, visticamāk uz Priekules vidusskolu, jo tur, kā mēs zinām, pagājušā gadā netika vairs uzņemta 10. klase, un laika gaitā tā tiks reorganizēta par pamatskolu. Ko, Raivi, mēs esam nonākuši pie Nīcas vidusskolas, un šeit ir stāsts ne tikai par brīnišķīgo vidusskolu un vidusskolas posmu, kuru ir izdevies saglabāt, bet ir arī stāsts par Dienvidkurzemē pieņemto, jau labu laiciņu atpakaļ lēmumu par bērnu piedzimšanas pabalstu 500 eiro. Tieši tā. Tas tika apstiprināts jau 21. gada 2. domas sēdē, un man prieks, ka arī Liepāja ir ņēmusi labo piemēru, un arī Liepājā ir 500 eiro, bet ir jāņem vērā, ka ir jāmeklē vēl instrumenti, kā atbalstīt jaunās ģimenes, un, lai nav jādomā, kā saglabāt vidusskolu, vienu vai otru pilsētā vai laukos. Es domāju, ka Nīcas vidusskola arī ir spilgts piemērs, kā 2015. gadā no 190 skolēniem skolā. Šobrīd skolēnu skaits skolā tuvojas 400. Tas ir tas labais piemērs, jo arī liepājnieki izvēlas mācīties Nīcas vidusskolā. Un, tāpat tās arī nīcnieki izmanto iespēju mācīties Liepājas skolās. Tā kā šeit arī ir tā sinerģija un sadarbība izglītības jomā. Un tā kā tu minēji, ir jāturpina darbs pie... Protams, pie dažādiem instrumentiem, kā veicināt šo demografisko situāciju gan valsts pilsētā, gan arī novadā. Tieši tā. Par infrastruktūru runājot, arī par Nīcu tālāk stadions tiks atjaunots. Kādi ir plāni tajā? Plāni ir gaiši. Ļoti ceru, ka izdosies. Jā. Kā es jau minēju, ka 3 labas lietas, jo 2 reizes esam jau mēģinājuši. Vienreiz caur skolu infrastruktūras programmu, tad tika sākumā apstiprināts no deputātiem, pēc tam domas mainījās. Tad pēc tam tika iesniegts Varam augstas gatavības investīciju projektu konkursā, kur atzīts par labu esam. Projekta pieteikums ļoti labs. Starp citu, Liepāja tajā laikā iesniedz bērnu dārza Liedaks būvniecības projektu. Bet tā kā, es teikšu, nauda tajā laikā tika sadalīta politiski. Mēs netikām ne pie stadiona Nīcā, ne pie bērnu dārza Liepājā. Un tad tālāk jau Liepāja aizņēmās valsts kasē līdzekļus, lai to projektu realizētu. Bet tajā pašā laikā Ventspilī tapa rodeļu trase Slēpošanas kalnā Lemberga Hūte. Tā kā šeit ir prioritāte. Vai tie ir bērni un jaunieši, vai tā ir aktīvs dzīvesveids, vai tas ir tāds izklaides objekts. Tā kā šeit ir arī stāsts par to. Bet pēdējā domas sēdē mēs pieņēmām lēmumu piedalīties projektu konkursā tieši, kas ir vērsts uz futbola infrastruktūras attīstību. Varam organizēts vidus un reģionālās aizsardzības ministrijas. Tagad viedās ministrija. Tā kā piedalīsimies, es ļoti ceru, ka gūsim atbalstu un šis projekts realizēsies. Jā. Vēl mazliet paturpinot par Nīcas projektiem, tad Muižas ēka arī ir kaut kādos plānos. Pastāst par to mazliet. Jā, Nīcas Dižās Muižas klēts ir projekts, kas arī ir jau ar šķiet 5 gadu senu vēsturi, kur sanāca darba grupa, tajā laikā Nīcas novada laikā, sanāca darba grupa kopā, un mēs izstrādājām ideju par to, ka ir jāpopularizē Nīcas tautstērps, un šī ēka jāpadara par publiski pieejamu ekspozīcijas ēku, pieaicinājām profesionāļus, un šobrīd ir tapusi tehniskā dokumentācija, gan būvprojekts, gan ekspozīcijas tehniskā dokumentācija, lai šo projektu realizētu. Un šobrīd galvenais ir
kur dabūt finansējumu. Jo, kā mēs zinām, šobrīd Eiropas Savienības fondi līdz 27. gadam nav tik dāsni attiecībā uz kultūras būvēm. Tāpēc arī mēs vēl neesam Liepājā tikuši pie teātra mazās zāles. Jā. Bet es ļoti ceru, ka kādā brīdī situācija mainīsies un ka nākamajā plānošanas periodā jau mēs varētu arī saredzēt finansējumu kultūras būvēm. Cerēsim. Turam īkšķus. Investors un turists ir svarīgi, vai ne? Bet vēl svarīgāk ir iedzīvotāji, tie, kas dzīvo tur uz vietas. Tā izskaitā Liepājā, tā izskaitā Dienvidkurzemes novadā. Pastāsti, kā tu iestājies pret katalizatoru rūpnīcu Grobiņā? Tieši tā. Es domāju, ka iedzīvotājs vienmēr ir pirmajā vietā. Jā. Un šajā gadījumā iedzīvotāji, redzot to, ka tiek virzīta šī katalizatoru pārstrādes rūpnīcas būvniecība Ķīvītēs, Grobiņas pagastā, tad iedzīvotāji bija tie, kas rosināja deputātus domāt un aizdomāties, jo iedzīvotāji savāca 4000, vairāk kā 4000 parakstus pret šo būvniecību, rīkoja, ja nemaldos, 3 piketus un pat jautāja katram deputātam, lai viņš konkrēti pieceļas, skaidri un gaiši pasaka, ka viņš neatbalsta šādu ieceri. Bija deputāti, kas to pateica, un šobrīd arī vairākums deputāti atbalstīja šo neatbalstīšanu, šīs rūpnīcas būvniecības ieceres neatbalstīšanu, un šobrīd notiek tiesvedība. Pirmā tiesvedība ir noslēgusies mums pozitīvi par būvatļaujas neizdošanu, būvniecības iecerei. Tā kā tas šobrīd ir tiesvedības procesā. Ļoti ceru, ka izdosies arī nolaust līgumu ar tiem potenciāliem ieceres īstenotājiem. Un tas šobrīd ir principā galvenais ka tas ir jāizdara, lai mums... Jo es arī varu minēt, piemēram, tas, ka mans personīgais viedoklis, jo pirms vairāk kā 10 gadiem, 2013. un 2014. gadā, bija Liepājas metalurga bankrots. Jā. Pareizi. Tad bija ļoti liels sašutums liepājnieku vidū. Bija liels bezdarbs Liepājā. Jā. Bet skatāmies, kas noticis pēc 10 gadiem. Tas paver jaunas iespējas nākt ārzemju uzņēmumiem, skandināvu uzņēmumiem ar sakārtot darba vidi, ar drošu darba vidi. Un mums vairs nav, smogs virs Liepājas un dūmeņi, kas izplata dažādas gāzes. Vai ne? Tā kā es teiktu, ka ļoti svarīgi ir iestāties par iedzīvotāju vajadzībām, lai nebūtu piesārņota vide. Un tas ir tas arī, ko mēs darījām. Un arī kā Latvijas reģiona apvienības frakcija virzījām uz domas sēdēm, lai šis projekts tiktu noraidīts. Ļoti labi. Tas nozīmē, ka arī to pašu tu varētu arī turpināt Liepājā darīt un savus iespēju robežās, tad aizstāvēt iedzīvotāju intereses, likt tās primāri un arī, jo tu zini, kā mums arī Liepājā netrūkst dažādi investori, un kur ir jāpārbauda, kur ir jāizskata šīs rūpnīcu nepieciešamības un drošības. Tieši tā. Un es pilnīgi piekrītu, jo galvenais ir iesaistīt sabiedrību šajos procesos. Nevienmēr deputāts ir gudrāks par cilvēku iedzīvotāju kopumu, jo vēlēšanas notiek vienreiz 4 gados. Protams, vēlētājs novēl un domā, ka deputāts pārstāvēs, bet varbūt ir tikai tas viens pārstāvs. Bet ja tas viens pārstāvs rosina, ka liela daļa sabiedrības var iestāties un aptaujas veidā nobalsot par kādas ieceres vajadzību vai nevajadzību, tad tas mums ir jādod iespēja arī pilsētā un arī Dienvidkurzemes novadā šādu iespēju jādod iedzīvotājiem, sabiedrības iesaistījā. Tad iedzīvotājiem dot vairāk iespēju lemt kaut kādas nozīmīgas lietas un aptauju veidā, tādā veidā veikt, vai ne? Jo mēs esam arī runājuši par to, tad arī kaut kādā ziņā iestājāmies par to arī kultūras nozarei, tāpat laikā par kaut kādiem svarīgiem lēmumiem. Tad mums bija aktuāla tēma par nesen Liepājā par uzvarējušu konkursu uz kādu no
Vides objektiem, jā, un tad bija rezonance liela, bija sašutums vieniem, citiem bija prieks, un veidojas tāds nesabalansētības starp visu šo te pasākumu, un vai nebūtu labāk, tātad, ja ir starptautiska žūrija kaut kādos lēmumos, viņi izvirza tur vienu, otru, trešo. Trīs varianti, un iedodam sabiedrībai nobalsot. Un iedodam sabiedrībai nobalsot. Sabiedrība saka, šobrīd, man liekas, arī tur bija tā sabiedrības šūmēšanās par to, ka kāds cits ir izlēmis viņu vietā. Tas ir būtiski, ka sabiedrība ir jāiesaist un arī šajos lēmumu pieņemšanas procesos. Ne tikai vienreiz 4 gados, bet arī biežāk. Tādos svarīgos jautājumos, Sacensības, tu esi pieredzis pie sacensībām, un sacensības tad startēšana uz Liepājas domi, šāda veida sacensības tev nav nekas jauns, bet arī sportiskās sacensības nekas jauns tev nav, un nesen kā jūs ar Nīcas komandu uzvarējāt Liepājas pilsētas čempionātā. Pasaki, kāda ir uzvarētāja formula? Un tā jau nav ne pirmā reize, kad jūs to izdarāt. Tā nav pirmā reize, un cerams, ka ne pēdējā. Bet uzvaras formula ir iemest vismaz par 1 punktu vairāk nekā pretiniekam. Tā ir galvenā uzvaras formula. Bet es domāju, ka arī šeit atkal, ja runājam par to sadarbību, mēs redzam, ka Dienvidkurzemes novada komandas piedalās Liepājas čempionātā ar ļoti labiem panākumiem. Tā ir. Un arī Liepājas komandas piedalās Dienvidkurzemes čempionātos un arī ar ļoti labiem panākumiem. Un tāpēc es saku, ka arī tajā sporta jomā ir redzama sadarbība. Mēs zinām, ka arī BK Liepāja, Liepājas basketbola klubs 2 Latvijas kausa spēles šogad aizvadīja Nīcā. Grobiņas hallē ir norisinājies Eiropas U20 sieviešu čempionāts, ja nemaldos, 2010. gadā. Tā kā šeit mēs redzam arī to sadarbību sporta jomā, arī to pašu futbola klubu Grobiņu var pieminēt, kuri savas spēles aizved Liepājā. Tā kā šeit arī tā sadarbība starp abām pašvaldībām. Un ja par Nīcas komandu, ir gan nīcnieki, gan liepājnieki tur. Tā kā mēs esam sadarbība augstākā mērā. Un tas garantē panākumu. Tieši tā, jāsadarbojas. Raivi, mēs esam pie kausa, pie pilsētas čempionu kausa, kur tu esi iegūs. Un, zini kā, tavi komandas biedri saka, ka tu esi tas spēlētājs, kurš grūtajos brīžos spēja savākt komandu un virzīt uz pareizo mērķi. Tā ir taisnība? Es cenšos. Protams, ir izaicinājumi, kā jau katrā komandas sporta veidā, un es domāju, ka arī politika, principā, ir sava veida sporta spēle, kur jāstrādā komandā, jāmeklē kompromiss, un, manuprāt, arī mums ir, sarakstā komandā ir ļoti daudz, kas ir nodarbojušies ar komandas sporta veidiem, un tāpēc es domāju, ka ik viens atrod savu lomu, lai labas lietas notiek Liepājā. Paskatās. Brīnišķīgi. Mums ir arī čempioni komandā. Ir tāda lieta. Tieši tā. Un es zinu, ka arī ne tikai basketbols ir tava stiprā puse, bet arī šobrīd ļoti aktuālais pludmales tenis. Jā, taisnīgi. Vai ne? Tu esi labi analīzējis. Jā, klausies. Pastāst par to. Jo mums jau arī savukārt ir arī iepriekšējās podkāstos mēs arī runājām par mērķiem Liepājā uzbūvēt arī iekštelpas šim sporta veidam. Tas ir ļoti nepieciešams, jo man šķiet šī pludmales tenisa komūna ir izaugusi no, ja nemaldos, 2015. gadā bija tikai daži šie spēlētāji. Es pats iesaistījos 2018. 19. gadā, bet šobrīd tā komūna ir izaugusi, man šķiet, 300 un pat vairāk, jo tur dienām aug tā komūna, kas spēlē pludmales tenisu. Tas ir diezgan demokrātisks sporta veids. Veselīgs potītēm, veselīgs ceļiem un mugurai, jo notiek smiltīs. Un, ja jāsaka, tad šobrīd ar vienu pludmales laukuma manēžā ir stipri par maz. Tāpēc noteikti ir nepieciešams šis laukums ziemā, lai spēlētu zem jumta, noteikti ir nepieciešams un vairāk laukumu. Tā ir noteikti viena no lietām, kas ir jāizdara nākamajos, nākamajos, es teiktu, pat 2 gados, nevis 4 gados.
Un tad, ja basketbolā tu vari lepoties kā Liepājas pilsētas čempions, kādi ir sasniegumi tev personīgi pludmales tenisā? Ir medaļas ir. Labi. Un, ja jāsaka, ja tā pavisam godīgi, tad pagājušajā gadā arī izdevās iegūt čempionu titulu, Liepājas čempionu titulu vidējā grupā vīriešu pār dubultspēlēs. Lieliski arī tur ir rezultāti. Un pastāst man lūdzu, vai ir viegli būt jaunam vadītājam pašvaldībā, būt priekšsēdētāja vietniekam, jaunam cilvēkam? Tas tagad ir filmā, vai viegli būt jaunam? Vai viegli būt jaunam, jā. Es teiktu, ka es jau no pašas, jau sākot, tā pilsoniskā līdzdalība ir bijusi mana tēma. Jau no vidusskolas laikā, kad darbojos skolēnu līdzpārvaldē, tad skolēnu prezidenta laika, pēc tam Nīcas jauniešu centra vadība, pēc tam, man liekas, ka tas mērogs vienkārši ir paplašinājies. Pēc tam, ar katru solīti, katru soli vienkārši izaudzis no paša sākuma līdz jau tādam, jāsaka, tādam nedaudz jau pieredzējušam politiķim savos 36 gados. Jā. Tā kā es teiktu, ka ir divas lietas. Viena ir gandarījums, ko tu paveicot un, teiksim, izbīdot kādu lietu, par kuru tiek pieņemts lēmums un pēc tam tiek realizēta. Tas ir gandarījums, kas sniedz gandarījumu ne tikai pašam sev, bet arī sabiedrībai, un to visvairāk jūt gan pats, gan tu redz arī to sabiedrības viedokli. Un otra lieta, ja tomēr kaut kas neizdodas, tad tiek audzēta tā biezā āda. Ar katru neizdošanos reizi arvien vairāk, un tas arī, protams, ir tas, kas norūda nervu sistēmu, un pēc tam jau kļūst vieglāk. Cik tur bija tie pirmie gadi, tie grūtākie. Tā kā es ceru, ka tie pirmie 12 gadi tie grūtākie, un tagad tikai uz augšu. Lieliski, tad tos es pieveicis, un tagad tikai uz augšu. Un pēdējais mans jautājums tev, vai Liepāja var labāk? O jā, Liepāja var labāk. Paldies tev liels par šo sarunu. Paldies, Kaspar.